Re! Viss ēters ir te! Lilita savā telefonā ar apskaužamu regularitāti saņem neglaimojošas īziņas, kas sievieti biedē. Pret viņu esot atklāta medību sezona. Policija neliekas nezinis, tāpēc situācijas risināšanā iesaistās 4. studija. Lilita ar Māri iepazinusies nejauši kādā pasākumā. Tā kā komunikācijā cilvēks bijis patīkams, sieviete turpinājusi ar vīrieti sazināties un viņam uzticējusies. Tad es teicu, ka man vajag saremontēt mašīnu, un viņš teica, es to varu izdarīt. Likās, tā normāli sarunājāmies. Un cilvēks piedāvā saremontēt mašīnu, iedot tajā vietā citu mašīnu, un tad tas arī bija tas aspekts, kad man ir tagad risinājums. Draudzības vārdā Lilita nav noslēgusi nekādu vienošanos. Bija tā doma, ka šo mašīnu man saremontēs un arī pārdos, un ka brauks citai mašīnai pakaļ un iedeva 1100 skaidrā naudā. Un pēc tam par remontu šai mašīnai, tā pa 100, pa 200 un tam līdzīgi kopā iedots ir 630 eiro. Arī par naudas došanu, diemžēl, Lilita neesot prasījusi nekādus apstiprinošus dokumentus. Bijusi pārliecināta, ka Māris noteikti viņas auto remontē. Naudu neesot žēlojusi. Un neticami, 11. novembra vēlā vakarā mašīna, kuru Māris sievietei bija laipni atvēlējis uz viņas braucamā remonta laiku, pēkšņi aizdegās. Un tad sākās tas, ka es viņam pateicu, ka paši jau to esat izdarījuši. Apdrošinātāji ir atteikuši, un tagad es tieku vajāta, izsekota ar īziņām un WhatsApp un arī zvanīšanu, ka man būs jāparaksta parādzīmes. Savu auto sieviete vairs nav redzējusi, un par sadegušo Māra īpašumu viņai pieprasa samaksāt. Ja ne brīvprātīgi, tad piespiedu kārtā. Tu meklē naudiņu, tā ka neizstreso. Nekādas tev atlaides, ja murgo, ko gribi. Nu, draudzenīt, ko darīsim? Izskatās, ka tev viss Tad apcīmosim tavu māsu un māsas vīru. Kurš no viņiem tev maksās 3800, Pēc tam, lai viņi ar tevi skaidrojās. Nu, kad naudu dosi, jeb jāsāk tevi ķerstīt, laikam pa labam nesaproti, ka esi man parādā 3800. Nav nekāda pamata, jo viņš jau pats man to mašīnu iedeva. Tad, kad es viņam jautāju, kur ir mana mašīna, atbildes nav. Un beigās ir arī īsziņa, kurā ir rakstījis, kāda mašīna, es neko nezinu, kāda nauda, es neko nezinu. Sieviete rāda bildi. Draudētāji bijuši arī pie viņas īpašuma. Apsniguši auto logā atstāts vēstījums. Pēc pēdām sniegā secinājuši bijuši 2 vīrieši. Lilita neslēpj. Draudu viņu novaduši tik tālu, ka bail atgriezties mājās. Diemžēl valsts policija viņu nevis aizstāvot, bet drīzāk izsmejot. Viņi atbild, ka tie nav draudi. Ka tas, kas ir rakstīts, sākas medības, vai mēs tevi izķersim, ka tie nav draudi. Un viņš man saka, ziniet, es jums aizmugurē nevienu neredzu. Tā tad nav neviena draudētāja. Par šo te īziņu saturu sīkāk neiedziļinoties, teiksim, no iesniegtajiem materiāliem netiek saskatīti draudi, par kuriem būtu paredzēta krimināla likumā atbildība. Policijā noskaidrojam, Lilitas vajātājiem vismaz ir nosūtīta pavēste ar aicinājumu atnākt parunāties ar policistiem. Tiesa gan tas viņu neattur no draudu rakstīšanas. Es taču neteicu, ka viņš var darīt, ko grib. Tā kā Ogres policijā lielu ieinteresētību Lilitas problēmu risināšanā nemanām, nolemjam pārliecināties, vai viņas automašīna ir atrodama autoservisā. Viņa policijā uzrakstīs iesniegumu par automašīnas piesavināšanos, kas iespējams ir zādzība. Arī šo lietu izmeklē. 4. studija atrada autoservisu, kurā atrodas sievietes mašīna. Autoservisa īpašnieks apgalvo, ka viņam ar šo situāciju neesot nekāda sakara un pats neesot laimīgs ar to, ka šeit brauc policija un televīzija. Tā mašīna, šeit viņa tā kā likumīgi atrodas, vai nē? Cilvēks viņu atzina, saimnieks pat arī šeit bija. Pagājušo gadu, tad, kad viņu atzina. Jā, bet tagad viņi ir uzrakstījis policijā iesniegumu. Jā, es zinu, policija bija šodien. No Ogres policija bija. Kāda jums ir saistība ar šo? Viņš vienkārši paprasīja, tāpēc, ka viņš man pazīstams. Es nezinu par tām visām īziņām, jo man pašam tas viss nepatīk. Jo es pateicu, lai viņi savāc tās mašīnas, man nav vajadzīgs. Liekas problēmas. Taču kam? Servisa īpašnieks neslēpj, arī viņš ir situācijas ķilnieks, tomēr gatavs ar autosaimnieci sadarboties. Sieviete jebkurā brīdī var braukt savai mašīnai pakaļ un to atgūt. Nekāda problēma. Lai brauc savāc.
Pats Māris diemžēl nav sazvanāms, tāpēc mēs nezinām viņa viedokli par notiekošo. Vīriešu dēli, kur strādā turpat autoservisā, jebkādu saistību ar draudiem Lilitei noliedz. Viņi neslēpj tēvs pats nepatikšanas ievārījis, pats lai tās arī risina. Nav gan zināms, vai Lilitas nauda līdz remontam ir nonākusi, bet to viņa servisā tagad var noskaidrot pati un arī saņemt atpakaļ savu automašīnu.